Uzzini visu svaigāko par pludmales volejbolu. Ergo pludmales volejbola apskatā. Jā, volejbols, pludmales volejbols. Un šodien pie manis ciemos divi vīri, kas saistīti ar pludmales volejbolu. Pludmales volejbola treneris Mārtiņa Pļaviņa, Haralda Regžģis un meiteņa Tīnas Graudiņas, Pauls Nečipruks treneris. Aigars Birzuls, čau, Aigar! Čau! Čau! Un Edgars Zaižanīs, Latvijas Volejbola federācijas pludmales volejbola koordinators, bija pie manis ciemos arī aizvadītajā nedēļā. Sveiks, Egon! Sveiki! Nu, kā ir gājis šonedēļ? Nu, labi ir gājis par šito nedēļu. Mēs ar Aigaru jau kopā bijām. Pagaid, ko es nezinu? Mēs bijām Šveicē, Eiropas čempionātā. Aizbraukuši ciemos paskatīties, kā spēlē mūsu pāri. Un Tas bija Bīlē. tas bija Bīlē. Tikko kā 1.5. jūnijas, Jā, ja? tas bija pirmā, varbūt Aigars varētu sīkāk pastāstīt, kā mums tur gāja. Es saprotu, ka varēja būt labāk, bet šajā spēlē jau vienmēr tā ir, ka tāpēc kā dzīvē varēja būt arī labāk. Nē, nu vienmēr jau var būt labāk. Es gan nezinu, kā Edgaram gāja, jo tomēr mēs divās dažādās frontēs tur cīnījāmies, bet katrā gadījumā kārtējais Eiropas čempionāts priekš Latvijas nevisai veiksmīgs visādā veidā, bet treneru acīm skatoties, tie rezultāti bišķiņi savādāk izskatās. Mūsu prasīgajiem līdzjutējiem atkal savādāk, jo bieži vien sportā mēs redzam tikai vietas, bet ne to saturu. Un runājot par saturu, runājot par savu komandu, ko es varu komentēt, mums neizdevās vairāk sacensību galotnes. Tad mēs runājam par Pļaviņu un Regžu. Jā, par Pļaviņu un Regžu tātad diezgan slikti nospēlējām atsevišķi set galotnes. Kopumā, ja ņemam, es kā treneris biju ļoti neapmierināts ar Mārtiņu Pļaviņu spēli, jo viņam ir jāspēlē tomēr virs savām spējām. Haralds aizvadīja pietiekami labu turnīru, un īstenībā, ja mēs gribam labu rezultātu, tad abiem spēlētājiem jāspēlē nedaudz virs to, ko viņi var attiecīgajā dienā. Tad mēs varam uz kaut ko cerēt. Pretējā gadījumā mums ir ļoti grūti. Kāds tu izskaties dusmīgs? Kāda reakcija? Gribas tikai ieštaukāt arī čali? Nē, ko nozīmē dusmas? Tās pirmās emocijas vienmēr ir diezgan, tā kā es esmu visai emocionāls cilvēks, diezgan varbūt tās nepatīkams, bet, kādreiz skolotājs man mācīja skaitīt līdz 10, to es pamazām dzīvē esmu iemācījies. Caur iedegumu sarkano ģīmu varēja redzēt. Gan jau, jā, es esmu indiāns. Klausies, Aigar, tad Pļaviņš Regžam, tie ir tavējie, bet tie nav vienīgie tavējie. Nē, es strādāju ar vairākām komandām. Man ir arī meiteņu komandas un arī virkni citu pludmales volejbolisti ir gājuši ar manām rokām. Tāpat bija interesanti skatīties, kā spēlē Samuēlovs ar Šmēdiņu. Jā, 5. vieta, tā nebija viņa vieta, ko viņi bija pelnījuši šajā čempionātā. Par 1.5. jūniju tā ir vēsture, tas ir norakstīts, bet spēles jau nav beigušās. Tūlītās jau mums ir jāgatavojās nākamajiem pasākumiem. Es saprotu, pa Jāņiem kaut kas lielais mums plānojās, ja? Te ir jārunā divos kontekstos, jo mēs labi zinām, ka Šmēdiņš Samuēlovs jau ir kvalificējušies olimpiskām spēlēm. Viņi cīnās vairs, pēdējais turnīrs ir īstenībā ieskaits turnīrs, tagad sācies šodien, un viņi cīnās tikai par labāku vietu grozā, respektīvi, kādu vietu viņi ieņems startā olimpiskajās spēlēs. Ja runājam par Regžu Pļaviņu, tad viņiem pēdējā iespēja ir kontinentālais kauss tieši pa Jāņiem 23. 26. jūnijas. Tur cīnīsies to valstu komandas, kas ir izcīnījuši tiesības startēt šajā finālā. Tās ir 16 Eiropas valstis. Mēs esam viena starp tām, un mums būs divas komandas. Formula ļoti vienkārša, viena mīnus sistēma. Pēc iepriekšējām sacensībām spēlē līdz uzvarētājiem. Uzvarētājs brauc uz spēlēm, 2., 3. vieta vēl saglabā iespēju startēt pasaules kontinentālā kausā. Labi, un kā mēs tur izskatāmies tagad? Mēs izskatāmies līdzīgi kā visi. Īstenībā, bumbā, jā? Nē, te pat grūti pateikt. Iedomājies, te 16 cilvēku stāvēt. Labi, atmetīsim 8 komandas, 8 cilvēku stāvēt. Vilkt lozi, respektīvi, vilkt vienu īso sērkociņu. Tāda apmēram izskatās tā kompozīcija. Un, jebkur no 8 komandām var nokļūt spēlēs. Tā šodien droši nevar teikt, ka mēs esam favorīti šajā pasākumā.
ir par ko bažīties. Jā. Edgars, varbūt vairāk man varētu izstāstīt par to kārtību, apmēram ir skaidrs, bet no federācijas puses, kā jums tur izskatās, plāni, redzējums. Tieši attiecībās kontinentālo kausu. Tas jau ir solīts tuvāk Rio, vai ne? Tas ir solīts tuvāk Rio. Mēs jau gribētu, lai mūsu pārstāvētu 2 pāri Olimpiskajās spēlēs. Bet, sakam, tur jau kā tajā stavangarā ies, to mēs redzēsim. Jo arī esot tagad Bīlē Eiropas čempionātā, savām acīm skatot to, tad viss komandas ir ļoti līdzīgas un katrā spēlē izšķirt nianses, kurš tajā attiecīgajā momentā ir vairāk koncentrējies un atdod sev vairāk spēlē, tad tie arī uzvar. Un, protams, arī laikapstākļi var ietekmēt sniegumu vispārējais. Tā ir tā kā maza loterija. Kuras valsts mums ir galvenie pretinieki vispār? Aigars, kurš vairāk zinās? Tur varētu skaitīt ļoti daudz, bet īsumā galvenās 6 varētu būt tātad Krievija. Visi šīs valsts, kuras es saukšu, ir jau pa vienai komandai garantējuši, un ir iespēja izcīnīt to otro vietu. Tad tā būs Krievija, noteikti mājnieka Norvēģija, varam saukt tos pašus Grieķus, kam mēs zaudējam, varam saukt Austriju, Šveici, varam saukt, ko vēl varētu nosaukt. Es varu pateikt, kuras nebūs. Nebūs Vācija, nebūs Itālija, nebūs Nīderlanda, kur jau ar 2 komandām. Tur jau ir skaidrs, ka nebūs, ja? Viņas ir garantējuši jau 2 vietas Olimpiskajās spēlēs, tad viņam šī iespēja nebūs. Un Poļa arī, tātad 4 stipras lielvalstis, kas jau ir 8 vietas aizsituši, un pārējās īstenībā ir līdzīgās situācijā. Nedaudz varbūt tās Krievija ir tā kā priekšā, jo viņiem tiešām tagad 2 jaunās komandas spēlē ļoti kvalitatīvu volejbolu. Es uzskatu, ka arī mūsu komanda ir starp favorītiem, jo Finsters Stočs arī, es uzskatu, ka tā būs otrā komanda kontinentālā kausā aizvada pietiekami cienīgi šo sezonu. Viņiem ir dot iespēju, viņi cīnās, viņi pierāda, ka viņi ir konkurētspējīgi, un ja viņi labi spēlēs, tad mums arī ir izredzes. Uzzini visu svaigāko par pludmales volejbolu. Ergo pludmales volejbola apskatā. Train un draubā 15 minūtes pār 5:00. Čau, autopilotā! Uzzini visu svaigāko par pludmales volejbolu. Ergo pludmales volejbola apskatā. Apskatām pludmales volejbolu šķērsgriezumā. Pie manis šodien ciemos pludmales volejbola treneris Aigars Birzuls. Aigars, čau vēlreiz! Čau vēlreiz, un pie manis ciemos arī Latvijas volejbola federācijas pludmales volejbola koordinators Edgars Zaiženis. Čau, Sveiks. Tā, tas dažas lietas iezīmētas. 1.5. jūnijas nospēlēts, pa Jāņiem spēlēsim, bet šodien sāks arī pasaules kausa tūras posms Hamburgas Major. Kāda situācija tur? Man patīkam, jo man audzēja, ka viņi izcīnīja 2 uzvaras, apspēlēja šveiciešu un jaunos nīderlandiešus, tā kā viņi ir pamatturnīrā. Te mēs runājam par Pļaviņu un Regžu, kuriem nav īsti info vēl. Ar ko es izmantojot izdevību, viņus arī apsveicu. Nedaudz sliktāk veicās Finsteram ar Sorokinu. Mēs zinām, ka Finster pasaulīgais partners Točs pirmajā ergo posmā traumējās, tā kā viņam šobrīd palīdz Sorokins. Viņi zaudēja Spānijas 3. duetam 1. kārtā. Tas nozīmē, ka viņi izstājas, ja? Jā, viņi izstājās, bet pamaturnīrā spēlēs 2 Latvijas komandas, jau mūsu līderi un Pļaviņš ir Regži. Pa Major sistēmas turnīru es varu īsumā tikai pateikt to, ka tas ir līdzīgs Grand Slam turnīriem, gan pēc balvu fonda, gan arī pēc kvalitātes, jo tie ir naudīgākie turnīri. Vienīgā tā starpība, ka Major turnīrs galvenais sponsors, man liekas, ir Swatch. Tur ir kaut kāds vienošanās. Jā, tās ir detaļas, un tas īstenībā nav svarīgi. Bet augsts ranga turnīrs, un jāatzīmē, ka tas ir pēdējais turnīrs pirms kontinentālā kausa, kad tiks pavilkts strīpa, kurš tad ir tās 17 laimīgākās komandas, kas garantē vietu olimpiskām spēlēm pēc punktiem. Jāatzīst, ka visai sarežģīti saprast, kur ir tieši jābrauc. Skaidrs, ka treneriem tur viss ir skaidrs. Skaidrs, ka federācija arī ir visi skaidrs, bet no malas nevar saprast, vai tas ir kontinentālais kauss, tad tur ir šī tādas spēles, tad tur ir šī tāds kauss. Pēc tā lieluma, kā tas viss saliekās. Labi, sāc spēlēt mājās, sāc pa pludmali. Kas tālāk?
Ir jau īstenībā olimpiskā atlase jau ne jau tikai mūsu sportveidā, ja parā sportveidā ir uztaisīta diezgan sarežģīta. Tā ideja jau ir tāda, ka, lai aptvertu visus 5 kontinentus un tiešām tas spektrs olimpiskās spēlēs būtu liels, viņš pēc kvalitātes noteikti nav tik augsta ranga turnīrs kā pasaules čempionāts un varbūt pat arī Eiropas čempionāts, jo ir virkne vājā komanda, bet tāda ir formula, tās ir spēles, tie ir svētki pasaulē, izbauda. Un tā joprojām. Bet, ja mēs runājam pēc tās kvalitātes, protams, kad visvienkāršāk ir kvalificēties pēc punktiem, tur ir vajadzīgi tomēr zināms jau prasmes ilgtermiņā. Un tas ir vieglākais ceļš. Otrais, tad mums ir jau nosauktais kontinentālais kauss. Reģionālais kontinentālais kauss, respektīvi mēs Eiropā spēlējam savu. Reģionālais, jā, mēs spēlējam Eiropā savu kontinentālo kausu, tur Āfrikā savu, Āzijā savu, un tā tiek izcīnīts šīs 5 vietas papildus, un tāda neveiksminieces vai veiksminieces 2., 3. vietas šajā reģionālā čempionātā dodas uz pasaules kontinentālo kausu, kur tad tiksies 10 atlikušās komandas, cīnīsies vēl par 2 vietām. Tā formula ir varbūt sarežģīta. Ja uzzīmē uz papīra nav tik sarežģīti, bet tāda ir dzīve. Sportā katra federācija izstrādā savus noteikumus un ņemot vērā 3/4, un tā būs ļoti stiprs un skatāms komandas un spēles būs baudāms un, protams, visiem interesanti. Par to uzlikšanu uz papīra tu ieminējies. Treneris arī spēli analizējot liek uz papīra? Tāpat kā hoķī, piemēram? Ir jāsaprot, ka pludmales volejbols ir daudz ko paņems no lielā tenisa. Tur treneru loma ir visai nosacīta. Varbūt jaunatnē nedaudz tur ir iespējas treneriem kaut ko palīdzēt. Viss notiek pirms spēles, pēc spēles analīze, pašu spēle. Tiek filmēta, tiek arī pretinieks spēles arī skatās, ne? Protams, tiek skaitīta statistika. Izejot no tā, kāds ir katram iespējas. Lielās stiprās federācijas tur algo veselu kompjūteru brigādes, kas to dara ļoti precīzi. Mēs tādi vienkāršāki cilvēciņi, mēs zīmējam uz papīru un runājam un domājam arī laukumā. Bet tie instrumenti nemaz nav tik svarīgi, vai ne? Vienalga, ko fotografē. Jā, bet pēc pieredzes ir tā, ka tu jau vari iedot spēlētājiem nezinu kādu informāciju, ja viņi nevar sagramot. Tad nebūs gramotājs. Tieši tā, un varbūt tas pat ir efektīvāk, ka tu pats pieņem lēmumus laukumā ātri un konkrēti. Jautājums ir pareizi. Tāpēc ir vajadzīga saruna pirms spēles, pēc spēles, lai nonāktu pēc tādas labas komunikācijas, pie labas domāšanas un tā joprojām, un tā mēs tad dzīvējam uz priekšu. Edgar, izstāst man lūdzu par Ergo Open 2016 otro posmu. Šī nedēļas nogala. Jā, 10-12. Es saprotu, ka Smilts jau ir vietā, viss tur ir vietā. Smilts vietā, viss vietā. Tā kā paralēli Hamburgas tam major turnīram, tad notiks arī mums Ergo Open otrais posms. Un iespējams, kad arī Mārtiņš ar Haraldu piedalīsies mūsu turnīrā. Negribu viņus te redzēt nekādā gadījumā. Nē, protams, mēs arī gribam, lai viņi majorā tiek līdz fināla dienā un viss kārtībā, bet iespējams, ka viņi būs arī Latvijā. Tātad šonedēļ no 10. līdz 12. jūnijam Hanzas iela 12a. Ausens, ja? Ausens beach volejbola laukumi. Mēs jau noskaidrojām aizvadītajā nedēļā, meklējām to vietu Hanzas iela 14a. Tas tiem, kur par mūziku interesējās, Hanzas City, tur, kur prātnieki taisīja lielo tikai otrā pusē. Tikai no otras puses. Jā, un uz doto brīdi ir pieteikušās 36 komandas. 16 jau ir pamatturnīrā un 20 komandas jau piekdien cīnīsies par atlikušajām 8 vietām uz pamatturnīru. Reko arī konkursu jautājums, man liekas, par to, cik kopumā kvalificējās, cik komandas. Tikko tu pateici, uz karstām pēdām uzreiz arī. Vai tu izdomājies kaut kādu labāku jautājumu? Es labāku jautājumu izdomāju. Tā kā konkursu jautājums un balvā ir spēcbalva no Ergo. Tad Ergo īpašais lukturīts, kas nav tikai lukturīts. Lukturīts, kas uzlādēs tavu mobilo, tad, kad baterija būs sausa. Jā, tātad jautājums ir par aizgājušo Eiropas čempionātu. Yep. Cik uzvaras Eiropas čempionātā izcīnīja Haralds Regža un Mārtiņš Pļaviņš? Tātad cik uzvaras? Jā, spēlēs. Mēģināšu no tavām acīm nolasīt pareizu atbildi, jo man arī nav tāda faila. Cik uzvaras? Halo, sveiciens autopilotā, Lozo! Labdien, sveiki!
Gatis zvana. Čau, Gati, nu tavu versiju par to, cik bija uzvaras. 2. Es saprotu, ka tu mini. Reāli mini. Es saku mazāk. Halo, sveiciens autopilotā, lūdzu. Halo, čau. Čau. Kriš. Čau, Kriš, es saprotu, ka tu par sportu interesējies. Pludmales volejbols patīk, ja? Nu, vairāk un mazāk, jā. Nu, tad vairāk vai mazāk? Tad 2 bija iepriekšējā versija. Es teikšu mazāk. Skaidrs, ka mazāk, bet cik? 1. 1. Ļoti labi, mēs te spēlējam. Es saprotu, ka uz minēšanu. Nav pareizi. Halo, sveiciens autopilotā, lūdzu. Atbildes pirmo jautājumu. 36 komandas klausējās un 3 uzvaras. 36 ir pareizi, bet 3 uzvaras gan nav pareizi. Bet ļoti labi cilvēki klausās radio. Paldies tev, bet diemžēl uz to galveno jautājumu atbildi vēl aizvien mums nav. Atkārto jautājumu, lūdzu. Tātad, cik uzvaras Mārtiņam ar Haraldu bija Eiropas čempionātā pagājušajā nedēļas nogalē Šveicē? Es vēl varu pateikt priekšā, kad viņi aizvadīja 3 sacensības, 3 spēles. 3 aizvadīja, bet baigi labi negāja. Un cik labi negāja? Tas ir tas, ko mēs tūlītās arī apstiprinām ēterā. Halo, sveiciens autopilotā, lūdzu. Sveiki. Sveiki. Nu, tad jau paliek neviena. Nu, diemžēl negribās man par šito aplaudēt, bet es aplaudēju par to, ka tu savukārt spēlē esi uzvarējis, tavā īpašumā nonāk īpaši baterija, lukturīts, respektīvi, ar ko tu vari uzlādēt arī savu mobilo telefonu. Ar sveicieniem no Ergo un ar sveicieniem no labākajiem pludmales volejbolā. Aizkadrā sarunāsim, kā tu iegūst balvu. Paldies tev! Paldies! Uzzini visu svaigāko par pludmales volejbolu. Ergo pludmales volejbola apskatā. Tās ir noskaidrots pa nullītēm. Esam uzmanīgi klausījušies, bet agrāk vai vēlāk mēs nonākam līdz pareizām atbildēm ne tikai pludmales volejbola spēlē, bet arī citās spēlēs. Tad šī nedēļas nogale lieta, kur mēs turam pulsu uz rokas, roku uz pulsu ir 10., 11., 12. jūnijas, Ausens stadions Hansiela 14. Tad Rīga, Ergo Open 2016. otrais posms vīriešu komandām. 36 komandas, kā mēs noskaidrojām, ir kvalificējušās, būs karsti. Laika apstākļus ir kāds pametis? Es apskatījos. No. Es apskatījos, diezko labi nesolu, bet... Pēc Šveices būs labi. Pēc Šveices būs labi. Būs saulains, bet ap 15 grādiem. Jā, tagad tās prognozītas ir tāds ap 15, bet piekdienā bez nokrišņiem, sestdienā bišķi lietas varētu būt. Svētdienā arī bišķi nokrišņi. Nu, labi. Nu, kas nu, labākās smiltis ir mājas smiltis un līst vai nelīst, tas tāds pastarpināts lietas, vai ne? Paldies! Paldies abiem diviem, ka atnācāt ciemos. Pludmales volejbola treneris Aigars Birzols un Latvijas volejbola federācijas pludmales volejbola koordinators Edgars Zaižanīs pie manis ciemos šodien. Esam padarījuši laimīgu vienu no Star FM klausītājiem, tad otrdien atkal nākam ar jauniem stāstiem, ja? Jā, paldies jums. Paldies un turam īkšķi par labākajiem. Jums arī. Čau, tā. Uzzini visu svaigāko par pludmales volejbolu. Ergo pludmales volejbola apskatā.